Šā gada 28. novembrī svinīgā godināšanas ceremonijā laikraksts Dienas biznesa un informācijas tehnoloģiju uzņēmums Lursoft IT pasniedza balvas veiksmīgākajiem Latvijas uzņēmumiem. Svinīgā ceremonija ir apliecinājums uzņēmumu lielajai lomai valsts attīstībā. Protams, tāds ļoti veiksmīgs uzņēmējs kā Džons Rokfelers ir teicis: es uzskatu, ka katra tiesība nozīmē atbildību, katra iespēja nozīmē saistību, katrs īpašums nozīmē pienākumu. Manuprāt, tie ir tādi ļoti labi vārdi, kas raksturo to, ko jūs darat ikdienā. Valsts ieņēmuma dienests pasākumā apbalvoja 10 Latvijas labākos nodokļu maksātājus. Top 8. vietā ierindojās valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš. Mēs esam uzņēmums, kas nodarbina visvairāk darbiniekus Latvijā. Ja skatāmies par valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš, tad tie ir gandrīz 7,000 cilvēku, un koncernā mums ir 12,000 cilvēki. Tā ka, šajā gadījumā, mūsu gadījumā, tie nodokļi nav akcijas lielākoties, tas arī ir koncerna ietvaros, bet tie ir darba spēka nodokļi, sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ja mēs skaitītu kopā visu to, ko dot koncerns Latvijas dzelzceļš, tā es pieļauju, ka mēs dotu pāris vietām augšā, jo mūsu kopējie maksājumi par 12. gadu bija no koncerna 82 miljoni latu un valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš 51. Tā kā mēs būtu stipri vairāk, labāk izskatītos statistikā. Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš atrodas nemitīgā attīstībā. Uzņēmums apzinās savas izaugsmes iespējas, kas nodrošinātu vēl lielāku pienesumu valsts budžetam. Taču tam nepieciešama arī lielāka izpratne no valsts puses, nodrošinot iespēju izmantot dividendes uzņēmuma attīstībā. Finanšu cilvēki ļoti labi saprot, ka uzņēmums, kas 3-4 gadus nevar no savas peļņas ieguldīt attīstībā, viņš ir nolemts. Ja? Un tātad šajā gadījumā mēs dzīvojam šos gadus bez peļņas. Mēs tos peļņu 90–80% katru kuru gadu atdodam valsts budžetā. Tā ir salīdzinot ar nodokļiem pavisam neliela summa, bet tā tāda spēlēšanās ar sērkociņiem, jo mēs uzņemamies kaut kādas saistības ar šīm Eiropas projektu kontekstā. Viņu izpilde mums ir stipri apgrūtināta. Jāatgādina, ka valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir atbildīgs par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu.